Labdien, jāteic kolēģi, tāda kolēģi tikšanās šodien, un man šis ir viens izcils brīdis, jo pirmkārt ir bibliotekā taps podests, jo es ļoti sen pēc šī podesta esmu ilgojusies, jo man ļoti gribētos, lai šeit ir līdzīgi, kā tas ir Frankfurtē, kur tur gan ir divāniņš tāds, ja nemaldos. Bet divāniņu mēs arī varam. Mums ir tāds sarkans divāniņš, un tur tad parasti Frankfurtas gada tirgos sēž autors, kur intervē, un tas, kurš viņu intervē, un tad tur apkārt ir cilvēki, un televīzija, un televīzija mums jau gandrīz vai arī ir, un arī foto ir tā, ka mēs palēnām uz to pusējam. Bet galvenais, ka mums šodien ir ko uzsēdināt uz šī podesta. Un to es gaidīju arī tādu ilgu brīdi, jo man liekas, tāda kompānija, kāda jums ir šobrīd iespēja redzēt, tur novērtējiet, tas ir izcili. Jo šobrīd jūs redzat vienas no pašām labākajām Latvijas tulkotājām. No kreisās sākot Maima Grīnberga, Silvija Brice un Dace Meijere. Un es būšu tikai iesildošā grupa ar dažiem iesildošajiem jautājumiem šīm tulkotājām. Un tālāk es ļoti ceru uz profesionālu sarunu, tā kā jautājiet lūdzu jūs, to, kas jums šķiet svarīgi, tāda iespēja ir reta. Apkārt tulkotājām jūs redzat arī viņu veikumu, tas nav viss bibliotekas saturs, tas ir tikai tas, ko viņas ir tulkojušas, pēc tam viņas jau ir atklājušas, kas šeit nav. Lai gan atklāja arī to, ko pašas jau bija aizmirsušas, jo ir satulkot tik daudz, ka pat vienu otru grāmatu ieraugot ir jāsaka, vai Dievai šo es arī esmu tulkojusi. Un man ir milzīgs prieks arī par to, ka tulkotājs, acīm redzot, sāk ievērot un novērtēt, jo pirms dažām dienām svētdien, ja nemaldos, Latvijas pirmajā televīzijā bija sižets no mūsu rakstnieku mājas ar tulkotāju Silviju Brici. Ļoti labi izskatījās arī mūsu jaunā biblioteka un ļoti labi izskatījās arī Silvija, nerunājot par to, ka viņa ļoti labi arī runāja, bet tas ir, acīm redzot, jau kaut kāds notikums, ka tomēr arī ne tikai rakstniekus, bet arī tulkotājs ievēro. Es ceru, ka jums tas arī būs tāds jauns pozitīvs impulss. Un es pateikšu tikai varbūt dažus vārdus par katru no viņām. Es jau smējos, ka esmu uzrakstījusi viņu apbalvojumus, un tad mēs pa ceļam nākot viņas man jautāja, kāpēc tu tos apbalvojumus. Es teicu, ka tas tomēr nav tikai dēļ slavināšanas, bet tam ir arī nozīme, lai jūs redzētu, ka tulkotāja darbs arī tomēr tiek ievērots, jo dažkārt jau tā šķiet, ka tu lasi grāmatu, ja ar tulkojumu viss ir kārtībā, tad tu nemaz nepaskaties, kas tad šo grāmatu ir tulkojis. Parasti apskatās, ja kaut kas sāk ķerties pie acis vai pie mēles vai kādās izjūtās, tad skatās, kas šito ir tā tur iztulkojis. Bet man šķiet, ka ir vienkārši brīnišķīgi, ka ir latviešu literatūrā ienākušas tās grāmatas, kuras jūs redzat un kuras vēl nemaz arī neredzat, kas ir viņu devums. Nu, sāksim tagad, es biju labi, ja? Tik tā. Tā kā es iepazīstinātu sāku no kreisās puses, tagad es sākšu no labās puses. Es sākšu ar Daci, jo Daci ir arī mūsu mājas balvas Sudraba tintnīca laureāte pagājušo gadu. Septembrī mēs viņai šo balvu izsniedzām un pasniedzām. Balva bija arī smuka, un Daci bija, protams, arī to pelnījusi. Šo balvu viņa saņēma par grāmatu Silva Rerum, kura ir tulkota no lietuviešu valodas. Grāmata ir lieliska, un man šķiet, ka Daci ir paveikusi tieši tādu pilnīgi tādu brīnumu, jo tur ir stāsts par baroka laiku Lietuvā, un no latviešiem tāds laiks tā kā nav bijis, un tātad pārtulkot lietas, kuras ir bijušas lietuviešiem, mums nav bijušas. Dacei nācās laikam piedomāt, kā to visu izdarīt. Vēl es varu pateikt, ka Dace pati ir īsta enciklopēdija, un kā lai tas arī nebūtu, jo, manuprāt, pārtulkojot Umberto Eko viss 5. Piedod, jā. Redzat, jā? Tā ir tikai viena no Umberto Eko grāmatām, un Dace ir pārtulkojis tās visas, un cik Umberto Eko, man liekas, ir
enciklopēdisks, to var novērtēt lasot, tā kā tas viss ir Dacē arī iefiltrējies. Klausās šaušalīgi kaut ko. Jā, labi. Tāda smaga galva uzreiz. Jā, kopumā tavu tulkoto grāmatu skaits ir ap 50, ja nemaldos. Ir vairāk jau. Ir jau vairāk. Nu, tā tad vairāk, jā. Dace ir saņēmusi arī ļoti, man liekas, ļoti vairākus Itālijas valsts apbalvojumus, jo nu, tas arī ir tāda laba lieta, ka tā valsts, no kuras valodas tiek tulkots, arī šos tulkotājus novērtē. Tev ir Itālijas valsts apbalvojums, neriskēšu, par nopelniem Republikas labā, tad arī dienas gada balva, un Umberto Eco Rozes vārds atzīts par 1998. gada labāko tulkojumu. Un katru gadu arī mūsu gada balvas nominācijās vai to pieteikumos Daces vārds bez šaubām ir. Nu, tagad pie Silvijas esam klāt. Silvija vidiņā sēž, lai no kuras puses es arī skatītos. Silvijas grāmatas laikam tomēr ir tā kā visvairāk mums šeit. Viņa pati teica, lai neskaitot nemaz, bet to jūs paši varat arī novērtēt. Un arī, man liekas, ka šīs grāmatas, kaut vai Gintera Grasa grāmatas no vācu, tātad un angļu valodas Silvija tulko, nu, arī jau, manuprāt, runā pašas gan nozīmības, gan arī tādā biezuma ziņā. Un arī tās ir vairāk kārt bijušas gan apbalvotas, gan prēmētas. Un arī šogad viena no Silvijas tulkotajām grāmatām ir jau ļoti tuvu nominācijām, un tā ir šī grāmata, kuru vairāk kārt ir pieminēta arī kā izcils tulkojums jau šogad, un tā ir Alfrēda Dērblīna Aleksandra Laukums, kura ir ļoti īpaša grāmata taisna formas ziņā, kā vairāk kārt atzīmēts tāda kinematogrāfiska grāmata ar diezgan sarežģītu ritmu, un tā tad es domāju, ka šī grāmata arī nepaliks neievērot arī turpmāk. Un tālāk ir Maima Grīnberga. Maima tulko no somu un igauņu valodām. Un, manuprāt, jūs esat, kā tu teici, 2,5 tulkotāji no šīm valodām. Ja? Un te tad tie plauktiņi ir Maimas grāmatas, tās ir apmēram 30, vairumā ir prozas grāmatas, un man liekas, ka to, kas ir iznācis igauņiem un somiem, mēs nu dienu to labāko esam iepazinuši, lielā mērā jau pateicoties Maimai. Un pienāksiet vēlāk un apskatīsieties šo grāmatu. Tā jaunākā grāmata, ko varbūt jūs esat ievērojuši, ir Sofijas Oksanenes Staļinas govis. Un arī Maima ir saņēmusi vairākas balvas, gan no somu valdības. Viens bija Lauvas ordenis, ja, un arī Igaunijas ordenis tev. Un tas kā saucas? Marzemes. Jā, un tās ir tikai vēl dažas no šīm balvām. Nu, tas bija manā tādā nepārāk varbūt profesionālā tādā stāstījumā. Un es vairāk priecāšos, ja viņas pašas pastāstīs par sevi. Tagad atkal jāsāk no šīs puses tomēr. Es zinu, ka lai vai cik reiži viņas uzstāsies, tik un tā būs pirmais jautājums. Kāpēc jūs sākāt tulkot un no kurām valodām jūs tulkojat un kāpēc tieši no šīm valodām? Tad arī pēc kārtas lūdzu, piedodiet, es esmu arī pat dažkārt dzirdējusi, kā jūs to stāstat, bet tik un tā es domāju, ka jums tas tomēr ir svarīgi. Jā, daži klātesoši arī to jau ir dzirdējuši, bet var sakot, es tulkoju no somu un no igauņu valodas. Igauņu valodu māku kopš bērnības. Somu valodu iemācījos studējot Tartu universitātē igauņu valodu, jo tā bija obligātā valoda igauņu filologiem. Tā, kā jau es te piekdien šķiet, kad biju augstskolā teicu, tad
tas, ka es kļūšu par tulkotāju, tas faktiski ir manas mammas projekts. Un viņi to realizēja ar visiem. Viņi izdarīja visu, ko viens vecāks var izdarīt. Lai es par tādu kļūtu, jo esmu no bērnības lasījusi igauņu avīzes, igauņu bērnu žurnālus. Un viņi to tā nemanām ir manī vienmēr. Esmu vasarās dzīvojusi Igaunijā. Viņi to tā nemanāmi un manāmi, bet patīkami manī iepotēja šo vēlēšanās, un tā kā man vienmēr ir paticis lasīt, tad kaut kā tā viņas sapnis un mana gribēšana sastapās kaut kādā brīdī, un tā tas arī notika. Lūdzu. Es tulkoju pamatā no angļu un vācu valodas, retos izņēmumu gadījumos no franču un no poļu, kuras ir manas pasīvās valodas, tā teikt, jo es ļoti reti to daru. Skolā sākot mācīties vācu valodu, es neskapēc uztvēru to kā spēli, to darbošanos ar valodu, un tā tas arī ir palicis, un tāpēc ir interesanti. Kā Lego vai kā krustvārdu mīklu vai vēl kaut ko, jo nekas jau nenotiek pa tiešo tulkošanā, viss notiek radot līdzi, domājot, kā savā valodā salikt to pašu figūru. Un citu ideju man nebija par ko kļūt. Es gribēju tulkot, tāpēc neiedzīgi daudz to grāmatu. Jo visu mūžu tas vien ir darīts, tiesa, kā 20 gadi bijuši arī, kad es strādāju par redaktoru, un tas bija arī kopā reize. Un tā bija vislabākā skola, nerunājot par citiem labiem skolotājiem, kas iedeva valodu un stilu izjūtu un tam līdzīgi. Bet tieši redzēt, kā vecākie kolēģi rediģē, mācīties pašai un tad rediģēt citu darbus, tas ir izmācījis uz visiem laikiem nepieļaut tās kļūdas, ko tu esi labojis. Tā kā tā bija vislabākā skola. Un tad ir visu mūžu tikai tulkots, neko citu es neesmu darījusi. Es galvenokārt tulkoju no itāļu valodas, pēdējā laikā daudz arī spāņu. Pēc izglītības esmu vispār lēšu filologs, pirmā labi apgūtā vai līdz kaula smadzenēm apgūtā valoda bija lēšu valoda. Pie lēšu valodas es nonācu jaunībā, kad man šķita, ka man interesē salīdzināmā valodniecība. Es pārcēlos uz Viļņas universitāti, domādama, ka nodarbošos ar zinātni, tad ātri vien sapratu, ka man nav analītiskā prāta, man nerodas jautājumi un nav vēlēšanās meklēt tādu abstraktās atbildes. Un tad kaut kā gluži loģiski ir pievēršanās grāmatām un tulkošanai, praktiskiem tekstiem, kaut kam taustāmākam. Un itāļu valoda bija viena no svešvalodām, kur obligāti vajadzēja mācīties papildus, un tā pavisam nejauši aizgāja, ka galvenokārt tulkoju no itāļu valodas. Spāņu parādījās kā nejaušība, un tad man viena grāmata ir arī no katalāņu. Un grāmatas, laikam, kopš bērnības ir pat nevis tikai lasīšana, bet arī grāmata kā priekšmets gan arī uz fetišu robežas. Man ļoti patīk kā priekšmets taustīt grāmatas, lai viņas ir visapkārt plauktos, un cilvēkam ar tādām novirzēm, ko viņš var darīt. Bet tā pasaulē ir tik maz profesiju, ka tu padari savu darbu, un tu redzi arī rezultātu, un redzi, kā tas rezultāts aiziet tālāk tautā, un tulkotājiem tas ir tā atgriezniskā saite ar lasītāju, kas ir ārkārtīgi patīkami, jo lielākā daļā profesija, tu dari, labi, tu algu saņem, bet kur tas darbs paliek, skolotāji varbūt redz pēc daudziem gadiem, zemnieks izaudzē un redz, kas izaudzē, bet īstenībā tāda amata ir ļoti maz. Un šī ir viena no tām retajām iespējām gūt gandarījumu pašam no savu darbu. Un tad vēl, protams, par tulkotājiem kļūst cilvēki, kuriem ir nosliecis uz literatūru, bet ir ļoti spēcīgs iekšējais cenzors, kas neļauj rakstīt pašiem. Galu galā ir tik daudz labu tekstu, kāpēc rakstīt klāt vēl potenciāli viduvējus tekstus, kas varbūt nebūs tik labi. Un tad, vismaz man šis iekšējais cenzors ir ļoti spēcīgs, un tad arī loģiski ir nodarboties ar svešiem tekstiem un būt tādam pelēkajam kardinālam, kas viltīgi
paslēpies aiz svešu vārdu, patiesībā rakstu gandrīz vai savus tekstus. Par to prieks, jā, par to atgriezenisko saikni, ka jūs redzējāt, ka grāmatas ir nolasīts. Man liekas, ka tas gan autoram, gan tulkotājiem ir vislielākais gandarījums arī, kad pie mums ir kāds rakstnieks un arī ir viņa grāmatas, tad ieraugot, ka kāda grāmata vai grāmatas ir kārtīgi nobružātas, tas ir patiešām milzīgs gandarījums. Un te tādas ir daudz, un es domāju, ka esiet mierīgs, jūsu darbs tiek novērtēts arī šādā ziņā, ne tikai ar ordiņiem. Nu labi, es turpināšu iesildošos jautājumus. Skatieties, jums arī būs jāprasa kaut ko. Vai jums ir kādas īpašas attiecības ar kādu grāmatu visā tajā jūsu daudzu grāmatu pulkā? Vai ar kādu autoru, kāda autora grāmatām? Nu, man jāsāk ar tāds, tikko runāju, Maima, atkal man no tevis tomēr jāsāk. To grāmatu ir vismazāk, jo es ilgus gadus pelnīju maizi ar citu veidu tulkojumiem. Mums ir daļa literatūru, bet jā, droši vien, ka man ir jāmin igauņu rakstnieks Jānis Kross, kuru man pilnīgi nesaprotamā kārtā mani vecākie vai senākie kolēģi igauņu literatūras tulkotāji bija atstājuši mani, jo faktiski tad, kad Jānis Kross sāk rakstīt savus romānus, es silītē gāju. Un kolēģi man ir bijuši daudz pirms tam, un es joprojām brīnos, kāpēc neviens no viņiem pie šiem tiešām jauki izcilējiem romāniem nav ķēries. Man ir pašlaik, es esmu četrus Jāna Krossa romānus iztulkojis. Tas ir igauņu rakstnieks, kurš jau ir miris, bet kurš ir vairāk kārt bijis ļoti reāls pretendents uz Nobelprēmiju, patiešām reāls pretendents. Un tas ir visvairāk tulkotais igauņu rakstnieks. Latviešiem nav neviena tāda rakstnieka, kas būtu tulkots tik daudz kā Jānis Kross. Tas ir cilvēks, kurš savā ziņā stiprināja, tas varbūt drusku banāli skanēs, bet savas patiesības grauds tur ir, stiprināja igauņu pašapziņu padomju laikā, jo viņa romāni lielākoties ir par vēstures miglā pazudušiem igauņiem, kam ir bijuši lieli nopelni vai kaut kādi īpaši sasniegumi. Teiksim, pats mans pēdējais tulkojums, kas iznāca tikai decembrī, ir par Livonijas hronistu Baltazaru Rusovu, kur ir daļēji gandrīz pierādīts, ka viņš ir bijis igaunis pēc savas izcelsmes. Un viņš raksta tā kā no šī igauņa Baltazara Rusova viedokļa, vai, piemēram, pirms tam romāns par profesoru Martēnas atgriešanās, kas ir par arī igauņu izcelsmes reālu vēsturisku personu, kas no nabagmājas un no zemes izcelsmes ir nonācis līdz cara padomniekam. Un Kross viņus visus padara par fikciju, un viņam ir ļoti daudz darbu, un tā kā tie ir bijuši viņa ļoti lielie nopelni, un viņš ir bijis, tas ir tas brīnišķīgais gadījums, kad rakstnieks, kurš ir augsti izglītots, dziļš intelektuāls, spēja rakstīt arī saistošu fikciju, nemaz bieži tā negadās. Lūk, bet man pašai varbūt tādi pat mīļāki ir nevis pat mīļāk, bet savā ziņā man lielāks izaicinājums vai tādu dziļāku gandarījumu ir sagādājis darbs ar margināliem rakstniekiem, piemēram, ar somiem Rozu Liksomu vai Miko Riminenu, jo man patīk, ja ir lingvistiskas problēmas tulkojumā, ja ar tām ir jātiek galā. Tā kā tā, bet te sēž lielāku rakstnieku autors, tulkotājs. Visi vienlīdz lieli. Varētu jau, ja mēs runājam par īpašu grāmatu, tad varētu nosaukt vairākas, kas dzīves laikā ir bijušas īpašas, tomēr man tas laikam ir Ginters Grass. Un ir tāpēc, ka viņš 99. gadā dabūja Nobelu, bet tāpēc, ka viņš 57. gadā uzrakstīs Kārdu Bungas. Ginters Grass, es ceru, varētu būt jēdziens, vācu rakstnieks, šogad viņam paliks 86 gadi. Ļoti kontroversiāla personība, ļoti apstrīdēta. Viņam patīk skandāli, viņš viņus ņem un izrājas politiskus sevišķi pēdējā laikā saviem dzējoļiem, kas ir vērsti pret Izraēlu un tās atomu politiku.
un tā joprojām. Bet viņa proza ir ļoti sevišķi tāpēc, ka pirmkārt, pēc kara, kad Vācija tika sakauta, iznīcināta un nolīdzināta līdz ar zemi un nolādāta līdz 7. augumam, neviens lāgā vācietis nezināja, ko tagad rakstīt, kādā veidā. Tagad visiem jāēd zemi, vairāk neko nevar darīt. Un tad ļoti tramīgi un pamazām Wolfgangs Kepens un viens otrs cits uzrakstīja pa kādam mazam romānam vai stāstiem. Vilhelms Borcherts ir burvīgs rakstnieks. Un tad Grass pēkšņi dzīvodams, būdams tāds galīgs bohēmietis un galīgi trapulīgs cilvēks, patiesībā ar minimālu izglītību. Viņš nekad nav pabeidzis vidusskolu. Viņš ņēma un uzrakstīja dzīvodams Parīzē kaut kādā mitrā pagrabā ar savu pirmo sievu Annu, uzrakstīja tās Skārdu bungas, kas ir milzīgs romāns, kas pēkšņi izteica ļoti daudz par Vācijas vēstures veidošanos, par cilvēku psiholoģiju, pirmskara Vācijā, karalaika Vācijā. Tas bija kā bungas sprādziens visā Eiropā. Neviens to nebija uzdrīkstējies darīt, un to nevien uzdrīkstējās, bet ģeniāli, es nebaidīšos šī vārda, izdarīja Ginters Grass. Šī grāmata, kā jau teicu, 57. gadā iznāca. Mums bija jāgaida līdz 2000. gadam. Ginters sāk aicināt savus tulkotājus pie sevis sākumā tā kā uz semināriem, tad jau pavisam uz mājām, tad ar vien mazāku klubiņu. Un mēs kā 10 cilvēki no visas pasaules esam tie viņu tudraugi un tie, kas ņem cauri visu viņa literatūru. Latvijā, protams, ir izdots tikai, ja nemaldos, 5 grāmatas, un tās nemaz netiek tur milzīgi lasīts vai kā, jo viņa proza prasa līdzdomāšanu. Piemēram, grāmatu Krabju gaitā, nezinot vēsturisko fonu, baidos, ka to grāmatu nav interesanti lasīt, bet ja mēs vīžojam drusku pastīties, kāds ir tas vēsturiskais fons un kur runa ir pa 44. gadu un par kara beigām, tad grāmata ir lieliska. Viss viņas ir lielisks. Latvijā ir lieliskākās iznākušas, tās grūtāk saprotamās, ko paši vācieši, tā gariem zobiem tās nemaz nav tulkots. Lūk, tāpēc Ginters Grass ir mans īpašais autors, ka viņš sauc mums kopā. Mēs ejam cauri teikumu pa teikumam visam romānam, lai viņam ir 500 lapas vai 200 lapas, jo tas neko nenozīmē, ka tu zini valodu un tev ir vārdnīca. Autors varbūt domājis pavisam citādi. Viņš varbūt spēlējies ar vārdiem, viņš varbūt ieteicis kaut kādu pavisam savādu domu tajā savā teikumā, kas no malas liekas vienkārši tāpēc ir vajadzīgas šīs tikšanās. Protams, tādas nav vajadzīgas autoriem, kur viss teksts sastāv no viņš teica, viņa teica, bet šis ir cits gadījums. Tā. Tas iznāca kā arī atvainojums. Paldies, tas bija lieliski. Kā beidzās Zviedrijam tā epopeja, tad viņi beigās izdeva kaut kādu normālu tulkojumu? Jā, smieklīgāko jūs nepateicu, pēc tā sliktā un iznīcinātā bija iztulkots ļoti labi, bija lielisks variants, bet pēc tā Nobela vai ap to Nobela laiku paņēma un sajauca divus tos salikumus toreiz vēl. Nē, vairs nebija tad metāla salikums, bet lai vai kā sajauca abus un izdeva sliktu. Neticami pilnīgi, jā. Paldies. Man laikam svarīgākais un nozīmīgākais autors, tas, kur manu darba ceļu visvairāk ir ietekmējis, droši vien ir Umberto Eco. Un komiskais elements ir tāds, ka Eco Rozes vārds bija pirmā grāmata, nopietnā grāmata, ko es lasīju leitiski. Es biju tikko pārcēlusies uz Viļņu, un pirmā grāmata, ko es tur nopirku, bija ar īstena Krimiķa vāku izdots Krimiķītis par viduslaikiem. Ja? Un tad gadījās, ka tas bija Eko, kas īstenībā nemaz nav vienkārši Krimiķītis par viduslaikiem. Un tad es, protams, nezināju, ka es mācīšos itāļu valodu un kādreiz to grāmatu tulkošu. Un tad jāsaka, ka es droši vien, kad es šo pirmo biezo grāmatu tulkoju, es īsti neapzinājos, ka es mēģinu varbūt lekt augstāk par savu labu. Ja? Un tad bija daudz gadu, kad, piemēram, ārpus Latvijas es slēpu. Es teicu, ka es tulkoju grāmatas, bet es nevienam neteicu, ka es tulkoju Eko, jo vienkārši mans iekšējais un ārējais tēls neatbilda tam, kāda parasti ir Eko tulkotāji. Pirmkārt, gadu bija vismaz 30 vai 40 par mazu, lai es to darītu. Tagad es beidzot šai iekšējai traumē es tiku uz pāri un neslēpu vairs, ka es viņu tulkoju. Bet vienlaiks man svarīgs ir
faktiski katrs autors, kuru es tajā brīdī tulkoju, jo ar katru tulkojamo tekstu, un ja tas ir vērā ņemams teksts, ja tā nav pilnīgi stula blūbeni, izveidojas ļoti spēcīgas tādas mīles un naida attiecības. Es katru autoru, ko es tulkoju, es viņu ienīstu, es viņu esmu gatava nokopēt ar čuguna pannu. Man liekas, ka tas teksts ir uzrakstīts tikai, lai man ierieptu. Sevišķi ar pilnēnis, tātad šobrīd man ir tāda sajūta, ka nabaga nelaiķis Roberto Bolaņo ir tikai man, lai ierieptu uzrakstījis savu vairāk nekā 1000 lapušu ķieģeli. Nu, un tā ir ar katru. Un tad, kad grāmata ir gatava, tad atmiņas par to tulkošanas periodu atkal ir pilnīgi citādāks, kaut kāds idealizēts. Kā es tulkoju Fuko svārstu, jā, lai gan tā laikā man ir gribējies skriet uz upes līdzināties, jo es tur nevaru tās reālijas atrast. Un Eko man, protams, patīk tāpēc, ka viņš bija viens no tiem, kā teica, tie ir nozīmīgi autori, tad šis puisis izdarīja interesantu pavērsienu literatūrā, ka vienmēr ir bijis tā, ka ir zemo slāņu literatūra, kas ir tikai plika izklaide, un tad ir augsta intelektuālā literatūra. Un viņš teica, draugi, tādas robežas vairs nebūs, un mēģināja tos abus literatūras veidus sapludināt kopā, un tad viņš vienlaiks spēlējas ar kultūra citātiem, ar visādām smalki vēsturiskām, filosofiskām un tam līdzīgām būšanām, un vienlaikus izklaidē lasītāju, bet dara tā, lai lasītājiem ir arī interesanti, un katrs var lasīt pēc savu prātu šīs grāmatas, un tad risināt mīklas, un pats skatīties, cik daudz es spēju atšifrēt no tā, ko autors tur ielicis iekšā. Bet vēl man ļoti mīļš noteikti ir Sandro Veronēzi. Tur 2 grāmatiņas ir. Šī ir jaunākā. Rudenī 3. Arī ar kriminālu sižetu. Nē. Nu kā tad nē, ir tomēr? Nē. Tas ir ļoti mīļš grāmata. Kaut kā viņus jāpiedabū pie lasīšanas. Tad viņi atradīs priekšā pavisam ko citu. Nē. Patiesībā man ir mīļi tie autori, ar kuriem man ir gājis visgrūtāk, ar kuriem kur ar tekstu ir bijis visvairāk jācīnās, kur ir bijis visvairāk jāmocās, kamēr atrod pareizo balsi, pareizo ritmu, pareizās reālijas, tā pati Sabaļauskaita un Amanīti arī, tad Diego Marani, un daudz citi, tas kopā tās mocības ar tekstu ir pavadītas, tā ir papildu vērtība man tekstam. Tu esi pati arī satikusi Eko? Eko nē, esmu sarakstījusies ar viņu, bet satikusi nē. Es Maimai arī nepajautāju, un tev ar Krosu kā? Jā, es esmu ar Krosu satikusies, un man ir cieša draudzība ar viņa meitu un Znotu. Es biju pie Krosa viņa vasaras mājās Hījumā, pāris reizes esmu intervējusi viņu. Jā. Nu, kā ar jautājumiem? Komentārs man saka. Liepājas universitātē maģistrantūras studiju programmā ir kurs nozīmīgākās 20. gadsimta parādības ārzemju literatūrā, kaut kā tā. Nu, tad man saraksts ir lejā. Es skrēju, es nepaspēju paņemt, es varu parādīt, kāds ir saraksts. Lielākā daļa no šīm te grāmatām. Un es esmu lasījusi, protams, arī Grasu, ja? Un tie ir tā kāds vācu tulks. Šeit nav, ja? Tad tā, ja angļu, bet vāciešiem obligāti būs jālasa Skāda Bungas. Augstskolas bibliotēkā ir vairāki 10 eksemplāri. Paredzēti īpaši šim te. Vārds obligāti droši vien šo pasākumu nedaudz tā. Nē, bet tie, kas izlasa, man ļoti patika. Tā ir tā viena no tām grāmatām, ko es, un nemaz nerunājot par Umberto Eko un visam pārējiem, viena no tām, kuru, ja no sākuma man bija grūti ielasīties. Un pēc tam, kad es lasīju, tad es jau mājās lasīju skaļi. Jo man tik ļoti patika, un tas ir tik ļoti dziļi iesēdies kaut kur tā pēcgarša. Jā, bet to pašu es varu stāstīt par tām bērnu grāmatām. Jo es agrāk strādāju bērnu bibliotēkā, tās man saistās ar īpaši kaut ko. Jo tās ir bērnu žūrijā ir bijuši, un tad man arī bija obligāti jālasa. Jā, bet jā. Tas bija tāds komentārs. komentārs. Bija vēl viena roka pirms tam, ne? Jā, reklāma. Vai jums ir tāds darbs, kur jūs ļoti gribētu iztulkot, bet nav izdevies, vai arī tieši otrādāk, ko jūs negribētu tulkot? Grāmatu pasaulē ir tik daudz, ka kaut ko dikt uzgribēt varēs kaut kādiem īpašiem apsvērumiem. Vienīgais gadījums manā dzīvē bija tās pašas bungas, kuras mēs tagad pieminam.
Jo, kā jau teicu, es biju kaut kur 25 gadiem man bija, varbūt, kad man viņu atsūtīja no Amerikas, jo to brīnums, ka pa ceļam tur buita neatņēma vai kā viņu sauc. Un tā, kad es viņu izlasīju, tad man radās tā sajūta, ko varētu teikt, ka nevis es gribu, bet es to tulkošu tādā frāzējumā, un tas tad arī notika. Man nav bijis tāda, kungs tagad to ir paņēmis kā cits, vai grāmatu jūra ir, un tu es nezinu, tur vajag būt ļoti īpašām attiecībām. Ko es negribētu, tas attiecas drīzāk uz žanru, jo jaunībā ir tulkots visādas blēņas, priekš tam viņa ir jaunība, nauda ir jāpelna, roka ir jāievingrina, tu ņem to, ko tev dod, un es tam brīnies pats, bet nekas tur tāds krimināls izdarīts nav. Tur ir tādas burvīgas lietas visādas, brošētos vāciņos, bet un tagad ir tā, ka es noteikti neņemu un negribu un netulkoju tā dēvētos sieviešu romānus, un būtībā tas ir galvenais. Un, tas nav interesanti. Tu var ielaist, es nezinu, tiešām kaut kādā Google tulkotājā, jēgas būs tikpat daudz, es nesaprotu, kāpēc kādam būtu jātērē laiks par intelektu nerunājot, intelekts tur nepiedalās. Tā kā tos ne, citu visu pārējo jā, un kā teica kolēģis, jo sarežģītāks darbs, jo lielāks ir izaicinājums, jo lielāks ir gandarījums. Jo ir tādas grāmatas, ko tu iztulkot, vispār nejūties kā kaut ko izdarījis, pat ja tas nav tas galīgi pliekamais banālais romāns. Kad ir tās grūtības, tu lādies, lamājies un skrien apkārt ar pannu, bet beigās ir liels gandarījums. Tad ir gandarījums, un gandarījuma dēļ jau mēs strādājam savu gandarījumu dēļ. Citādi tas sen būtu apnicis, un jā, tā ir ar tev gribēšanu un negribēšanu. Jā, man bija tāda grāmata, par ko es zināju, ka es noteikti viņu kādreiz iztulkošu tikai vienu, un pagājuši viņa arī iznāca, Andrija, varbūt, ja tu Sārikoski var pacelt. Tas ir mans vienīgais, un es domāju, ka arī paliks vienīgais atzajojums. Tā bija viena no vispār pirmajām grāmatām somu valodā, ko es izlasīju, somiski izlasīju. Un, man bija skaidrs, ka tas ir mans autors, un lai tik pamēģina kāds konkrēts šim ciklam, tad gan es kautos, ja kāds būtu pieskāries šim ciklam, tad es kautos. Tā kā tā, bet viņam nācās ilgi gaidīt, 20 gadus, bet viņš ir iznācis. Un par to, ko negribās tulkot, jā, Silvija diezgan precīzi pateica, lai gan jocīgā kārtā, tā kā es tikai no literatūras tulkošanas pārtieku tikai pēdējos 3-4 gadus, tad man savukārt tagad tas spektrs kļūst plašāks. Teiksim, es šogad tulkošu pirmo kriminālu romānu savā karjerā, un nākamgad pirmo tādu, ko tomēr varētu par dāmu romānu nosaukt, bet tur ir vairākas tādas kvalitātes, kas viņu ļauj uzskatīt, es nosaukt par labu sieviešu romānu. Un tad reizēm ir jādara arī tas, ko negribās. Piemēram, man somu bestsellers Sofija Oksana nepavisam nav mīļa rakstniece. Bet es ar viņu strādāju un cenšos būt pret viņu tieši tikpat godprātīgi kā pret tiem rakstniekiem, kas man ir mīļi. Lai gan viņa pati nekādu neveicina tulkotāju mīlestību pret viņu, jo viņa ir tas variants, ko Silvija pieminēja, ka tā kā īsti nesaprot, ko tulkotāji no viņas grib. Un viņai liekas, ka var atbildēt uz tulkotāju jautājumiem, paskatieties Googlē, kas tikai nozīmē to, ka viņa tā kā nezina, kā strādā tulkotāji, kur pirms uzrakstīt rakstniekam, uzdot rakstniekam jautājumu, ir izskatījuši visas iespējamās vārnīcas, izbraukuši cauri visām iespējamām aptaujāšanas programmām internetā, un tad uzdot to jautājumu viņam tiešām tad, ja vairs nevar neko citu darīt. Un tad saņemt atbildi, paskaties Googlē, tad tas neveicina mīlestību pret rakstnieku nekādā veidā. Man liekas, ka Oksana ir no tiem, kas arī ne tikai tos tulkotājus nenovērtē, bet arī ļoti daudz ko citu, ko viņai ordināri diez vai novērtē. Viņi gan tikai reizi ir bijuši, bet tās leģendas jau paklīdušas. Divu gājienu, tur neko nepadarīs dacītas kā. Jā, bet par tiem autoriem, kuri atšķir tulkotājus, un tas nevienmēr ir variants paskatīties Googlē, ja. Veronēze ir viens, es parasti cenšos ar autoriem nesazināties, man nepatīk kontaktēties ar autoriem, bet Veronēze par pēdējo romānu es viņam rakstīju, jo viņam ir te grāmatā, tas nav krimīgs, bet tur ir līķi, un tad viņam pēkšņi vienu vietu ir 9, tad 10, tad 11. Un ir skaidrs, ka tas ir, lai arī darbs ir daudz rediģēts, ka ir no kaut kādām iepriekšējām versijām sajūtas. Un vēl dažas tādas lietas, kur es nesaprotu, vai autors ir speciāli
kaut kāds mums ir murgi, gļuki vai kaut kas tāds, ja? Vai tas ir palicis neizrediģēts. Un tu viņš saka, jā, tiešām, vai labojiet, kā gribat. Ja? Ir arī šāda attieksme. Ja? Ir eko, kurš sūta visiem tulkotājiem apkārt rakstus, un ja kāds tulkotājs atrod kļūdu, tas uzreiz tiek sūtīts visiem, ja, un ka turpmāk mēs tajā vietā labojam tā un tā. Un ir cilvēki, kur viņi ir uzrakstījuši darbu, visu, viņi tātad ir pie citu romānu, viņi par iepriekšējo vairs nedomā, viņiem ir vienalga, kas ar to notiek. Tas nevienmēr ir tas, Un vēl ir tā autora grupa, kuri arī savu darbu ir radījuši tā. Tad, tie autori, kā tu saki, kas vienā lapusē var varonis 2 reizes piecelties un 2 reizes noņemt cepuri no galvas, un tas tā pat nerediģēts ir izdots, un skaidrs, ka tādos gadījumos tulkojumam vienkārši to izlabo, neko neprasot autoram. Viņam pašam tāda attieksme pret savu tekstu, tur nav ko.